Čau, mīļie draugi! Šodien ir svētdiena, tāpēc šodienas izaicinājums būs pilnīgi savādāks nekā citim. Tas būs ar garīgu raksturu. Nu, lūk, šodien izaicinājums būs no Bībeles rakstu vietas, un tas ir no Ieba grāmatas 22. Un tur rakstīts tā, 22, 20, no 21. panta. Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu, no tā tev nāks labums. Mēs visi gribam labumu, pareizi, un te ir teikts, iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. Tas nozīmē, ka esi tuvās attiecībās ar viņu. Tālāk tur rakstīts, uzklausi pamācību no viņa mutes. Tas nozīmē, paņem Bībeli un uzklausi, kas tur rakstīts. Un ieslēdzi viņa vārdus savā sirdsprātā. Un tas nozīmē, ka tu paņem šos vārdus no Bībeles un tu paņem tos nopietni, tu paņem tos savā sirdī un lieto tos. Lieto savā ikdienā, kad šis vārds kļūst tev par dzīvību. Un tālāk rakstīts, ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tātad Dievs saka, ka mēs esam aizgriezušies no viņa, ka mēs pat daudzreiz neticam, ka Dievs ir te mums blakus, te patās dzīvs un reāls, un ka viņš grib ar mums atkal atjaunot šīs attiecības, un mēs esam aizgriezušies no viņa, dēļ grēka, dēļ nezināšanas, un viņš saka, ja tu atgriezīsies pie visu varenā, ja tu atgriezīsies pie Dieva, kas tad notiks? Tālāk rakstīts, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna. Tātad, ja tavā dzīvē ir kādas problēmas, un tu netiec ar to galā, te ir recepte, atgriezies pie visvarenā Dieva, ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, un ja tu attālināsi savus grēkus no savas telts, tātad to, ko Dievs mums aicina, ka mēs atsakamies no mūsu grēkiem, ka mēs nākam Dievu priekšā un mēs sakam, Dievs piedod manus grēkus, šķīstī mani, tīri mani, nāc manā sirdī, esi mans kungs. Ja mēs tā sakam un mēs tiešām atsakamies no šiem grēkiem, tad Dievs tiešām dzird mūs un viņš nāk palīgā. Un tālāk rakstīts, tiešām aizmet prom pīšos neapstrādātā zelta gabalus. Tātad aizmet projām visu lieko. Mums visiem ir uzkrājies kaut kas ļoti lieks, kaut kas ļoti nevajadzīgs, ko mēs nesam. Mēs nesam šo smagumu, bet Dievs arī savā vārdā saka, kad atdodiet man savu jūgu, atdodiet man savu nastu, es to gribu nest, es gribu jūs atvieglināt, es gribu, lai jūsu jūgs ir viegls un patīkams. Nu, lūk, un te ir arī atbilde tam visam, kā to izdarīt. Tātad tiešām aizmet prom pīšos neapstrādātā zelta gabalus. Tātad neapstrādātais zelts, tātad, ja mēs paņemam zeltu un viņš ir apkārt ar visiem kaut kādiem apsūbējumiem, kaut kādiem netīrumiem, tad viņam iekšā ir tā vērtība, bet no ārpus viņš jau nav vērtīgs. Un tad Dievs saka, ka aizmet projām to netīro, lai paliek tas iekšā tas skaistais, kas ir tevī. Lai nav apkārt šis netīrums, šī draza, lai ir tikai skaistais. Nu, lūk, un apstrādāto dārgo ofīra zeltu iegremdē upju zirgzdos. Tātad tas, kas palika iekšā, tas ir apstrādātais šis zelts. Un to viņš grib mūsos izcelt, bet mēs paši patiesībā nevaram to izcelt, jo mūsos nav šī spēka. Bet Dievs ir ielicis, ja mēs Jēzu ieaicinām savā sirdī, viņš mums palīdz izcelt no mums šo visu skaistāko, izņemt ārā visu smagumu un atstāt tiešām šo skaisto apstrādāto zeltu. Un tātad iegremdē upju zirgzdos. Tas ir upes, tā kā pēle, kas ir upē, viņa ir iegremdēta un viņa visu laiku skalojas, tīrās, līdz viņa beigās ir izaugusi tik ļoti, ļoti skaista un ļoti, ļoti vērtīga. Tā arī tu patiesībā esi ļoti, ļoti vērtīgs. Dieva acīs tu esi ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs un atceries to. Un viņš grib, ka tu nāc pie viņam. Un tālāk ir rakstīts tā,
lai tad visu varenais, tātad Dievs, būtu tavs visdārgākais zelts. Tātad Dievs grib, ka viņš tavā dzīvē ir pirmajā vietā, viņš grib, ka viņš ir visdārgākais, un tad viņš nāks un piepildīs tevi ar mīlestību, ar svētību, viņš paņems smagumus nost, viņš atspirdzinās tevi. Tātad viens ir, ka viņš grib, lai tu esi viņam visdārgākais, nevis kādas pasaulīgās lietas, nevis mantiskās lietas, bet Dievs, ka tev visdārgākais. Pat ne ģimenes locekļi, bet Dievs, jo tad pārējās lietas tiks sakārtotas. Un tātad, lai viņš būtu visdārgākais zelts un viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs, tātad pēc tam, kad viņš tev visdārgākais, kad nākošais dārgākais ir viņa vārds, tas, ko viņš saka savā vārdā, ka tas tev tik ļoti, ļoti dārgs. Sudrabs, un tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēs paļauties uz visu vareno. Un, ja tas būs tev tiešām tāds visdārgākais, tad Dievs un viņa vārds, tad tu varēsi paļauties uz Dievu, tad tu varēsi nākt pie viņa, un viņš tev palīdzēs. Un tālāk rakstīts, tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz visu vareno. Un pret Dievu uzticībām pacelt savu vaigu. Tātad daudzreiz ir kādi teikuši, bet es lūdzu, un Dievs man nepalīdzēja, kāpēc tā notika? Bet vai tavs visdārgākais bija Dievs? Vai viņa vārds bija tev ļoti dārgs? Vai tas bija tas, kad tu esi tiešām atgriezies pie viņa? Vai tas bija tā garām ejot, man šodien slikti, Dievs palīdz, un pēc tam es aizmirstu par viņu? Vai tomēr viņš tev bija dārgs? Nu, lūk, un tad tālāk rakstīts, un tad varēs paļauties uz visu vareno Dievu, pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Un tad klausies, kas tālāk notiks? Kas notiks, kad tu tā darīsi? Tad tu viņu lūgsi, un viņš tev paklausīs, un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Tad tu lūgsi, un tavas lūgšanas tiks atbildētas. Tavas karstākās lūgšanas, ko tu iespējams gadiem lūdzis, tās tiks atbildēts. Un tiks atbildēts arī tās lūgšanas, kas tev varbūt ir sirdī, bet tu neesi skaļi izteicis. Tāds ir Dievs. Un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Citreiz ir tā, ka mēs apsolam kaut ko Dievam. Piemēram, Dievs, ja tu man izārstēsi, tad es kalpošu tev. Un pēc tam tu aizmirsti par to. Bet Dievs grib, ka ja mēs viņam apsolam, tā mēs arī izpildam. Nu, lūk, ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev labi izdosies. Un par taviem ceļiem spīdēs gaisma. Iedomājies, cik fantastiski. Ja tu kaut ko uzsāks, tad Dievs tevi svētīs un tev viss izdosies. Viss izdosies, ja tu šos iepriekšējos punktus ņemsi vērā un ja tu viņus realizēsi. Ja tie tev vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt augšup. Tad tev būs spēks un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem viņš palīdz tikt atkal uz kājām. Iedomājies, Dievam ir atbilde priekš tevis, bet viņš grib tātad pirmkārt, kad tu nāc pie viņam, kad tu atgriezies pie viņa, kad tu iedraudzies ar viņu, kad tu atgriezies, kad tev kļūst dārgs viņa vārds, un tad tu viņu meklē no visas sirds, un tu aizgriezies no grēka, un tu sāc viņu lūgt, sāc lasīt Dieva vārdu un prasīt svētajam garam. Svētais gars atklāja, kas ir rakstīts tavā vārdā, atklāja, kas ir tavā sirds prātā. Un tu noteikti arī man vari jautāt kādus jautājumus, ko tu gribi zināt. Esi svētīts, un es īsi lūgšu par tevi, mīļais svētais gars, svētī šos cilvēkus, kas klausās šajā brīdī, un es tiešām lūdzu, kungs, ka tu atvieglini viņu bēdas un skumjas, un ka tu viņus uzcel augšup, ka tu viņus iepriecini sirdī, un ka Dievs tava mīlestība nāk pār viņiem un piepilda viņus Jēzus Kristus vārdā. Esi svētīts. Tiekamies atkal rīt, čau!